Sveiki visiem! Esam gaisā, bet tajā pašā laikā uz zemes, šeit ar Baltika galvenajā ēkā. Šoreiz Pilotu akadēmijas atvērto durvju diena tādā neierastākā un varbūt jums interesantākā veidolā. Iztiksim bez prezentācijas, bet dosim priekšroku sarunām. Un šodien šeit esmu es, Elvis Ēglis. Es darbojos ar Baltika traininga mārketingā, un ar mani šeit ir divi Pilotu akadēmijas absolventi, Luīza Plutonova un Mārcis Jaunkamps. Viņš arī Pilotu akadēmijas instruktors šobrīd. Tā kā būs daudz dažādi viedokļi no dažādām pusēm. Manuprāt, ļoti interesanti jums. Ik pa laikam uz ekrāna redzēsiet arī iespēju uzdot savus jautājumus, un tiem tad vēlāk arī pievērsīsimies. Bet jā, pirms mēs sākām, jau forši te parunājām pie kafijas un tā, tāpēc varbūt lai tāds ledlauzis mums visiem būtu, cik jums sanāk izdzert kafijas, ja ir tāda garāka diena un ilgāks reizes? Es parasti cenšos samazināt kofeīna daudzumu savā organismā, jo parasti cenšos, man ir kā rituāli, ka rītā es izdzēru pirms brīfinga obligātu vienu kafiju, varbūt es varu atļauties vēl vienu kafiju lidojumu laikā, lai pamosties, jo, ja tas ir āgrais rīts, tad, gan jau ir vajag bišķi vairāk kofeīna, bet tā parasti 2 ir mans maksimums. Un kā ar tevi? Man ļoti līdzīgi, ka dienas vienmēr iesāku kafiju, tāpat arī es lidojuma laikā tagad paprasu, lai man uztais kafiju manā termokrūzītē, tad attiecīgi tās 2-3 stundas es varu lēnām dzert to kafiju un izbaudīt. Jo agrāk es dzēru 3, 4, 5 kafijas dienā, bet tad tu saproti, ja tev ir gara diena, visticamāk, ka nākamā būs gara diena. Un ja tu izdzēri 5 kafijas, tu nevar reizi gulēt, nākamajā dienā tev vajadzēs vēl vienu kafiju līdzi. Un tad, jā, man arī limits ir uzlikts 2 kafijas dienas. Man paziņoja, ka mums tehniska pauze nepieciešama. Atvainojamies par nelielām tehniskām ķibelēm. Esam atpakaļ. Tagad bez mazliet vēl viens ledlauzis būtu vajadzīgs. Atkal jāsāk no sākuma, bet jā, palikām pie tā, ka te rekords bija 5 un 2 kafijas. Esmu dzirdējis no citiem pilotiem, ka pat vēl vairāk ir. Ir kāds bijis, jā, kas ik pēc pa stundiņai. Ir mums tādi arī kapteini, kas ir ļoti daudz kafijas, un pēc tam viņi arī bet es parasti cenšos tad pieskatīt to kapteini, lai pārāk daudz kafijas viņam nebūtu. Bet... Jā, no tāda nenopietnāka atgriezīsimies pie varbūt nedaudz nopietnāk un tie pirmsākumiem, kas varbūt tā ļoti tradicionāli, bet kā jūs abi vispār nonācāt līdz aviācijai? Kur tu pirmo reizi ieraudzīji, lidmašīnu, vai tev ienāca prātā šī doma, ka tu kādreiz varētu būt pilote? Vispār man tas sākas vēl bērnībā. Es sapratu, man tētis, viņš gribēja kļūt par pilotu, bet izrādījās, ka viņš ir daltoniķis, un līdz ar to viņš nevarētu kļūt par to. Un kaut kā tā doma man galvā saka, augt un augt. Pēc tam es pārbraucu vēl arī dzīvot Babīte, kur mums visu laiku nolaižas. Tur ir nolaišanas vieta lidmašīnām, un katru rītu un katru vakaru es pavadīju skatoties uz lidmašīnām. Un tad pamazām man sākas tā doma augt un augt, un tad, kad es jau biju 11. vai 12. klasē, es padomāju, kāpēc nepamēģināt. Bet jā, tad iespēja vēl nebija, sāku es mācīties par tehnikiem un nostrādāju vēl arī kādus 8 gadus tehniskā departamentā līdz brīdim, kad es tiku Pilotu akadēmijā. Un pēc 2 gadiem es jau sāku lidot jau arī ar Airboltsu kopā. Un, joprojām es domāju, ka tas stereotips ir diezgan dzīves. Tev nevienā brīdī nebija tā doma, tu esi sieviete, parasti vīrieši ir piloti. Vai tev pat neieslēdzās tas stereotipiskais? Gadījās bija dažādas situācijas, kad es domāju, bet arī tehniski sievietes nav tehniķi. Un līdz ar to es sāku to tehnisko apmācību, sāku strādāt tehniskā departamentā. Es biju vienīga meitene.
Un līdz ar to par pilotiem es jau beidzu domāt, ka, oi, nē, meitenes nevar. Manuprāt, meitenes var visu, ko viņi vēlās. Līdz ar to, jā, kaut kā, kad jau nācot uz pilota akadēmiju, man pat nebija nekādu tur domu par to, ka, oi, meitenes nevarētu kļūt par pilotiem. Es zināju, ka viņi var, un jau uz to brīdi Air Baltica mums jau bija diezgan daudz meitenes, kas lido, un es katru reizi skatījos uz viņiem, domāju, oi, cik forši. Un, jā, bet pirms nākt aviācija, protams, bija domas, ka varbūt būs pa grūto, bet galu galā viss ir iespējams. Ja tev ir motivācija un ja tu to vēlies, tad nav starpības, vai tu esi meitene vai esi vīrietis. Jā, Luīzai virs galvas lidoja lidmašīnas, tepatās. Tu, cik es zinu, nāc no Alūksnes puses, tur vismaz tuvumā neviena lidosta nav. Nav gan jau. Kā tev radās šī doma? Bērnībā tāpat arī pietiekami daudz lidmašīnas lido gaisā, ka var redzēt kontrails, tātad tās līnijas, kas paliek aiz lidmašīnām, tas jau arī maziņš skatīs debesīs un pēti. Tad sanāca mammu vest tik paliekam uz lidostu, viņa lidoja darba darīšanās kaut kur, un es arī vienmēr braucu līdzi pavadīt. Un tās lidostas atmosfēra, tas, ka tu redzi, ka cilvēki apskaujas, nav redzējušies, un tā visa atmosfēra, tas man kaut kā jau piesaistīja. Tāpat arī sākuma skolā mēs bijām ekskursijā lidostā, arī tāpat, protams, izbraukā ar autobusu, redzi lidmašīnas, viss ieinteresē vēl vairāk. Kaut kā tā arī jau no sākuma skolas bija tas mazais, lielais sapnis, ka gribētu kļūt par pilotu, bet visu laiku es domāju, ka tas nebūs iespējams, jo tas finansiālais sloks, kāds ir nepieciešams, lai kļūtu par pilotu, bija pārāk liels. Bet, augu, sapņoju, visu laiku mēģinu atrast citu profesiju, ko gribētu, nekas īsti nepiesaistīja tik ļoti. Tad, vidusskolu pabeidzu, un tieši tajā brīdī arī atvērās Air Baltica pilotu akadēmija, kur tas finansiālais nebija tik liels šķērslis, jo no manas puses tajā brīdī bija nepieciešama tikai 9,000, tad tur vēl bankas aizdevums, un tas bija iespējams, teiksim tā. Jo parasti, kamēr es augu, tad, tuvākais sasniedzamais bija 100,000 no tavas kabatas, tāda nauda es nekur nebūtu dabūjis. Bet jā, atvērās Air Baltica pilotu akadēmiju, redzēju, ka ir iespēja, aizbraucu pastrādāju pēc vidusskolas 1 gadu. Ārzemēs piepelnīju nedaudz naudiņu, atbraucu atpakaļ, un tad, protams, arī ar vecāku atbalstu kaut kā mēģinājām, cīnījāmies un beigās izcīnījām. Tagad esmu šeit un laimīgs piepildu savu sapni katru dienu. Ar Mārci piekrītu, ka tas, kāpēc es 8 gadus tur nostrādāju tehniskā departamentā, izdomāju aiziet par tehniku no sākuma, jo, tas nebija iespējams pirms tam. Nebija vispār nekādu iespēju kaut ko kaut kāds tur bija skolas, bet arī tas ļoti, ļoti dārgi maksāja. Es pat nevarēju iedomāties, no kurieni man 1000 eiro paņemt, lai to visu apmaksāt. Un līdz, kad atveras pilotu akadēmija, ar tādām iespējām es uzreiz vajag mēģināt. Līdz ar to es izvotēju. Šis man bija pat nedaudz vēlāk tur jautājums, bet jūs jau līdz tam paši tikāt, ja nebūtu Air Baltica pilotu akadēmijas. Vai jūs būtu piloti? Visdrīzāk, nē. Es nebūtu, vismaz nepagaidām. Es pat, varbūt kaut kur tavā dzīve varētu atverties tas durvis, lai atrast to naudu, sākt apmācības, bet, realitāte, nē. Un tas ir tik amazing un brīnišķīgi, ka mēs to varējām darīt mājās, Rīgā. Tas ir vispār tāda iespēja, kuru es nezināju, ka es kaut kā dzīvē varēšu dabūt. Līdz ar to vispār par pilotu akadēmiju man ir tāds prieks. Jā, labi. Viss emocijas saka. Un, Mārcis, tu stāstot, pieminēji tādu, es nezinu, savā ziņā aizliegto tēmu, ļoti daudz par to diskusijas, par šīm te līnijām gaisā. Varbūt vēlreiz varētu izskaidrot tiem, kam rodās tie jautājumi, kas tad ir tās līnijas, kas tur paliek aiz lidmašīnas. Esmu kādreiz augstā ziemas dienā tikai -30 grādi uzvārījuši ūdeni, uzmetuši gaisā, redzējuši to, kā nokrīt ledus, sniegs, migla, sauciet to, kā gribat. Tas pats. Gaiss iziet cauri dzinājumu, viņš ļoti uzkarst, viss mitrums, kas gaisā ir, viņš tiek iztvaicēts. Attiecīgi augšā, kad mēs lidojam, tur ir -65 grādi, plus mīnus. Viņš ātri sasalst un veidojas tās līnijas.
tas arī viss. Protams, tad būs cilvēki, kas teiks, bet reizē nav. Jā, arī reizē izmetīs to pašu teikt, ka reizē tev būs, tas rezultāts reizē nebūs. Atkarīgs ir no tā gaisa mitruma pārsvarā, kāds ir gaisā. Un droši vien, cik augstu lido. Tas arī tur kā reizi. Augstums vēl tik daudz, ja reizē ir tā, ka tu tiešām lido, tu redzi, ka tā lidmašīna priekšā. Viņi kādu brīdi ir tās līnijas, tad pamainās tā gaisa masa, kaut kas tur tā gaisa aizmainās, un ja nav kādu periodu, tad, ja paldebušķis priekš un atkal parādās, tas tur tiešām kā kuro dienu tieši tā, no atmosfēras atkarīgs, kas tur gaisā neredz. Jā. Mums vēl viena iespējams tehniska problēma, vai mums viss turpinās un mikrofons darbojās vai nē? Ir. Tad viss kārtībā, mēs varam turpināt. Viss ok. Atpakaļ tad pie pilota akadēmijas, tā kā abi esat absolventi. Tas arī mums tāds super populārs jautājums. Cik tad grūti ir tikt iekšā? Jo vienmēr liekas, vai vispār reāli, bet jūs abi šeit sežat, esat dzīves apliecinājums tam, ka tas ir iespējams, bet cik bija grūti? Mēs ar Mārci arī par to višķi parunājām. Mēs pamēģinājām, mēs esam te. Nebija tas viegli, jā, tiešām tur, jā. Es atceros, man bija pilna diena, tur testi no sākuma bija pilna diena, tev tur 5 stundas, tu raksti tos testus, matemātiku, fiziku, tur tava domāšana, kā tu domā vispār, angļu valoda, psiholoģija, to visu, visu pārbaudi. Pēc tam bija vēl viens moments, kur mēs pēc tam runājam ar HR-u, pēc tam vispār 4 posmi man bija. Es nezinu, Māris, tev arī tas pats bija, arī 4 posmi. 4, 5, 6, tas laiks, viņš tā kā, nebija viegli, bet arī nebija grūti, jo es galu galā esmu te. Un līdz ar to, atkal, kā es vienmēr saku, viss ir iespējams, ja ir liela motivācija. Manuprāt, arī grūtākais bija gaidīt atbildi pēc tam, ko esmu tas izdarījis, un tev jāgaida atbildi. Manā gadījumā vispār kaut kādu iemeslu dēļ tika izstieps garumā. Tu vienkārši gaidi to nedēļu, 2, tu nezini, būs, nebūs. Un pēc katra posma, tu tiec tālāk, davai, jāsāk gatavoties nākamajam posmam. Un tad tu izēji to posmu, interviju atkal, tu gaidi to nedēļu, 2 atbildi, tu nezini, atkal, tu tā streso, bet tā. Man īstenībā bija diezgan ātri, es teikšu, man pa 2 nedēļām viss pilnīgi tā kā beidzās. Es sāku, nākamdien man jau iedeva atbildi, viss ir kārtībā, pēc tam tad man jau ieplānoja ar HR-u to interviju, pēc tam vēl kas mums tur bija, vēl intervija ar menedžmentu bija, tā kā bija ļoti diezgan straujas, pat man tā kā vienā brīdī, un viss man saka, tu esi iekšā. Tad tas bija tik viegli, ātri. Tas uzņemšanas process var mainīties gan no pieejamības, no dažādiem apstākļiem, var aizņemt mazliet super īsu laiku vai dažreiz nedaudz garāku. Esat iekšā. Kas tālāk, jo tās mācības un tas, ko man lielākā daļa studentu saka, tas, ja viņi kaut kam nebija gatavi, tad droši vien tā intensitāte, ar ko vajadzēja uzreiz saskarties, tam vispār var kaut kā sagatavoties? Vai... Tām sagatavoties, varbūt var, bet tas arī viss atkarīgs no tevis, jo, manuprāt, arī tas visas teorijas laiks, viņš arī pārbauda tevi, cik tu esi... Cik tu gribi mācīties, cik tu vari veltīt laiku tam visam apmācībam, jo tas bija intensīvi, tas bija ļoti ātri, ļoti strauji, bet līdz ar to, uz to brīdi, nebija man nekādas tur draugi, privāt dzīves, nekās. Es vienkārši visiem teicu, es mācos, un no rīta pamostos, es braucu uz akadēmiju, es mācījos teoriju, pēc tam braucot mājas, es kaut ko vēl klausījos tur tā kā par aviāciju, un vēl sēdēju mājas līdz vēlam vakaram mācījos, un tā man nebija sestdienas, svētdienas, tur tusiņi, tā kā nē, viss to es tā kā aizmirsu uz tiem 2 gadiem, bet, es to gribēju. Bija tādi draugi, kuri pirms akadēmijas bija, un pēc pabeigšanas vairs nebija? Nē, paldies Dievam. Visi izturēja. Jā, visi izturēja. Es vispār varu zināt, ka viņi ir īstie draugi. Un kā tev gāja ar šo te? Kā teicu, kas ir grūtākais, tā intensitāte tiešām daudz, un man arī, ja kāds no vidusskolāniem vai paziņām jautā, ko man darīt, ko man sagatavoties, es vienmēr visiem saku, ka iemācies mācīties. Jā. Mācīties būs ļoti, tev būs ļoti daudz jāmācīt. Man arī
mācīties bija vissarežģītākais, jo vidusskolā es visu laiku biju slinkos. Kaut kā gan jau izies, sajies, attiecīgi, šeit tas vairs tā nestrādā, jo tas apjoms ir milzīgs. Tas viss notiek nereāli ātrāk. Tāpat kā tieši tā arī, kā tu, Luīza, teici, ka tev vēl piekdien, sestdien, svētdien, tu neej atpūsties ar draugiem, tu nesatiecies, netusē. Tu tikai mācies to teorijas posmu. Protams, tagad sāc lidot, tad ir brīvāk, bet man tādā ziņā paveicās, ka es sāku teoriju slavenēt 2020. gadā, tā kā tie tusiņi jau dabīgi atcēl. Tāpat tās nebija. Tāpat varēju koncentrēties uz mācībām. Un jā, lai bez dziļāk drusciņi ieieties mācībās, mēs varētu, kurš no cik daudz atcerās, Mārcis noteikti vairāk, jo viņš šobrīd ir arī instruktors, tev varbūt jau nedaudz piemirsies, bet arī, lai jums visiem noteikti būtu interesantāk, jo lielākoties par to var izlasīt kaut ko angliski, latviski. Mēs esam sākuši iet cauri visiem priekšmetiem, kas ir Pilota akadēmijā, un arī ir viens video mūsu sociālos tīklos, kur Mārcis stāsta par vienu no priekšmetiem, bet jā, vēl īsāk nekā tur, bet pamēģināsim iziet cauri tiem priekšmetiem, kas ir jāapgūst Pilota akadēmijā. Man sarakstīti angliski, mēģināsim visi kaut kā iedot latvisko tulkojumu un tad arī nedaudz izskaidrot, kas ir tiek apgūts. Tas pirmais man sarakstā ir airlaw, kā mēs to varam tulkot. Airlaw gaisa likums, teiksim. Likumi gaisā. Jā, likumi gaisā. Gaisa likumdošana, nezinu, kaut kā tā. Un kas tur tiek, ko tur mācās? Tur mācās, kādi mums vispār ir likumi, lidojot gaisā. Lidojot, jo nav tā kā vienām valsts ir savi likumi, jo tād mēs vispār nevarētu kaut kā lidot, jo mums būtu jāzina katrā valstis likumus un tas nav iespējams, ņemot vērā, cik daudz mēs lidojam apkārt pasaulē. Un līdz ar to kaut kad ļoti sen bija, kādu laiku atpakaļ bija ieviest tā kā kopējais likums, gaisa likums, lai mēs visi varētu lidot pēc viņiem, un lai mums nebūtu jāčakarējas, jāmācās. Jāmācās katra valsts likumus. Kaut kā tā īsumā, jā. Tā kā... Man ir viens labs piemērs padomā, ka daudz neticēs, vai arī, teiksim tā, gaisā strādā sava veida labās rokas likums kā mašīnā. Jā. Oho, wow. Krustojumos, tu zini, ja nav regulējums krustojums, tas, kurš ir labai pusē, labās rokas likums. Gaisā mums priekšroka vienmēr būs planieriem, jo viņiem jau no motora viņi nevar daudz izdarīt, un attiecīgi ir savs arī sadalījums, kuram būs priekšroka, kurā brīdī. Tas viss likumos atrakstīts, to arī mēs mācāmies. Un pat, ja mēs, jūs arī lidojat uz, šobrīd gan mēs nelidojat, uz Dubaju, uz Maroku, tas tomēr ir, tā nav Eiropa, tur arī viss ir likumiski tas pats? Jā, pilnībā tas pats. Es nesen biju Marakešā, es biju lidot, pilnībā viss tas pats, tāpēc nebija atšķirības, vai tu esi Rīgas lidostu, vai tu esi kaut kur Afrikā, Marakešā. Un ja mēs lidotu uz Ameriku? Tur varbūt kaut kas mainītos, kaut kādas ļoti maziņas detaļas, līdz ar to mēs pat nepamanītu. Kā darbs pilotam, mums nekas nemainās. Okay, nākamais sarakstā, Principles of Flight. Principles of Flight, kā lai es tulko, lidojuma principi, es pat nezinu. Aerodinamika. Pārsvarā, tieši aerodinamika. Kā lidmašīna turās gaisā, kāpēc viņa turās gaisā. Tas varētu būt viens no interesantākajiem. Un sarežģītākajiem. Viņš ir tur daudz formulu, ir jāsaprot, sinusi, kosinusi, viss tam līdzīgs. Bet, manuprāt, man bija ļoti interesanti mācīt to aerodinamiku. Pēc šī priekšmeta, principā, jāsaprot, kādā veidā tā lidmašīna turās gaisā. Jā. Tas ir interesanti, ka zinātnieki vēl strīdās par divām opcijām. Kāpēc tieši? Bet mums ir jāpieņem viena no opcijām. Okay. Tad nākamais ir Aircraft General Knowledge. Aircraft General Knowledge, lidmašīnas vispārējā uzbūve, kā lidmašīna sastāv, hidraulika, dzinēji, kā darbojas dzinējs par visu gaisa spiedieni, attiecīgi lidmašīnā, elektrība, un tas ir apjomīgs un arī
Es nevaru teikt sarežģīts priekšmets, viņš vienkārši ļoti apjomīgs un tev tiešām daudz jāiemācās. Tu nāc no tehniskā departamenta. Tev bija vieglāk? Jā, man tas bija mīļākais priekšmets. Līdz ar to kopumā visas lidmašīnas, es teikšu tā, reāli viņas ir vienādas. Tas pamats, uz kā tas viss ir balstots. Jā, pēc tam tur sākas kaut kādas modifikācijas, bet kopumā tas Aircraft General Knowledge, tas priekšmets, viņš stāsta, kā kopumā tā lidmašīna ir konstruēta un kāda viņa ir konstrukcija un kā viņa viss tas darbojas. Un līdz ar to nav starpības, vai tā ir Cessna vai Airbus, jā. Kopumā tā spārni visiem ir spārni un jā, tāpēc... Bet dzinēji jau atšķirās. Dzinēji atšķirās, bet arī tur nav tik daudz opciju īstenībā. Jā. Tur tā laiks, ka dzinēji atšķirās, bet pamatprincips jau tāds pats. Jā. Aizdedzini degvielu ar gaisu, viņš izplešās un dzen tevi uz priekšu. Princips jau nemainās. Princips nemainās, jā, pareizi Mārcis saka. Forši. Nākamais, kas man pierakstīts, ir instrumentation. Kā tas tulkosies? Instrumentiem. Par kādiem instrumentiem tur runa? Āmurs un skrūvgriezis vai? Aviācija tas. Pilotiem. Mums kabīnē, mēs kā piloti, mēs parasti lidojam skatoties uz instrumentiem. Tur mums ir diezgan daudz visādu instrumentu. Es arī varu teikt, ka tas instrumentations, tas ir daļa no Aircraft General Knowledge, jo sanāk, tur arī tas ir tehniskais tas priekšmets. Tu mācies, kā tev strādā katrs instruments. Tā kā ir tur, piemēram, mums, ātruma instruments, kā viņš skatās, no kurienes viņš ņem to visu informāciju, vai mēs varam ticēt tam instrumentam. Bet, parasti mums ir tāds likums, ka pilotiem ir jāuzticās pirmkārt instrumentiem un pēc tam tikai sev. Jā. Tieši tā, no instrumenta arī ir galvenais tā instrumentu uzbūve un kādas ir potenciālās problēmas, ar ko mēs varam saskarties. Un kurā brīdī varbūt būs tās brīdis, ka mēs varbūt neticēsim instrumentiem. Un, kā piemēram ātruma instruments, cilvēkiem grūti ir uztvert vispār, kā mēs mēram to ātrumu, jo nav jau tā, ka ar mašīnu, ka tu rēķini, cik tev ātri griežas riepa, tad tas ir tavs ātrums. Mums riepas negriežas. Tātad mums ir svarīgi zināt to gaisa ātrumu, un kā mēs to mēram, tas viss tiek iemācīts tieši instrumentu. Jā, mums vispār pilotiem ir 4 dažādi ātrumi, uz kuriem mēs tā kā skatāmies. Kādi ir? Ja nevairāk. Ja nevairāk. Un tad varbūt neiedziļināsimies šobrīd. Es jau gribēju prasīt, bet ja vēl vairāk tomēr, tad iesim pie nākamā, kas ir mass and balance. Tev gan viegli iztulkot, laikam... Svars un balans. Jā. Massa un balans, jā. Kas tur notiek? Galvenais ir, atkal, ja salīdzinām mašīnai 4 riepas, viss svars tiek izdots pa tām 4 riepām, lidmašīna turēs gaisā uz viena punkta. Okay. Attiecīgi, tas punkts ir center of gravity. Gravitācijas centrs. Tātad mēs varam rotēt uz visām pusēm uz priekšu atpakaļ, pa labi, pa kreisi, un galvenais ir sakrāmēt lidmašīnai svaru pasažieru somas tā, lai tas gravitācijas centrs nav ārpus spārniem, teiksim tā. Ļoti vienkārši. Ja viņš būs ārpus spārniem, mēs nevaram noturēties, nokontrolēt. Ja viņš būs uz priekšu no spārniem, attiecīgi tevi spiedīs visu laiku gaisā, tu zaudēsi to kontrolēšanas spējas. Jā. Attiecīgi, tā viņš ir noteiktos limitos katrai lidmašīnai, tad iemācies saplānot, teiksim tā. Šis ir kaut kas, ko jūs arī darat ikdienā pirms katra lidojuma? Ikdienā mēs pārbaudām, lai tas mass and balance lidmašīna būtu within limits, robežās, lai lidmašīna varētu lidot droši, lai nebūtu problēma, lai mēs tur neterētu vairāk degvielas, jo jums tur kaut kāds balans nav pareizi tur salikts. Tas ir katru dienu, pirms katra lidojuma mēs ar kapteini kopā skatāmies un pārbaudām to informāciju, ka lidmašīnai tiešām tas mass and balance ir pareizi saskaitīts un viss ir pēc kompānijas procedūrām. Jūs arī kaut ko reāli pārreikināt katru reizi pēc reisi? Mums sarēķina office jau, viņi teiksim tā, kā tas notiek officā, ir cilvēks, kas sarēķina, kur būs vislabāk sakrāvēt tās somas pasažierus visus. Protams, nekad tās somas nebūs tieši tādā precīzā skaitā, kā ir plānos, tur būs savas izmaiņas.
to informāciju office nosūta cilvēkiem uz zemes. Tie cilvēki uz zemes arī sakrāmē tās summas vai priekšā vai aizmugurē, kurā nodalījumā, un tas ir tas, kā mēs pārsvarā balansējam to lidmašīnu. Jo pasažieri jau automātiski tiek, plus mīnus sadalīti, tā, lai būtu droši. Attiecīgi, tā informācija, tā kā visas summas salādētas, krava salādēta, pasta salādētas, pasažieri savākuši, tad mums atnāk papīra formātā tā izrika, tā kā, mums ir smaguma centrs šeit, mēs varam tik daudz un tā tālāk un tā tālāk. Ja ir nepieciešams, mēs varam kaut ko pārbīdīt, bet, realitātē mēs arī tikai to darām. Ir atsevišķas lidostas, kur varbūt office nevar nosūtīt to dokumentāciju kā vajadzētu, tad mums ir pašiem jāizplāno, jāsarēķina, kā tieši tās summas sadalīt. Tikai pārsvarā mēs to nenodarbojamies, mēs tikai pārbaudām gala rezultātu reizēm, mums tas jādara. Tad man, es atceros no savas atmiņas sen apakaļ, kad mums vēl bija tāda lidmašīna kā Dash, bija samērā maz cilvēku reisā un lika pāris cilvēkiem pārsēsties citu vietu. Tad tas ir šī iemesla dēļ. Tas ir iemesls, kāpēc, ja jūs kā pasažieri redzat, ka ir maz cilvēku lidmašīnā un jūs gribat sēdēt nevis aizmugurē, bet priekšā, lūgums pajautāt to stjorti pajautās mums, un tad mēs apskatīsimies, vai tas ir iespējams. Visticamāk, tieši šī iemesla dēļ mēs pateiksim, ka nē, diemžēl tā vieta, kur jums ir paredzēta, tā vietā būs jāsēž. Manuprāt, ļoti interesanti, un daudziem varbūt arī izskaidro kaut ko, kas nav saprotams. Nākamais, kas ir šādā secībā, gan droši vien tas nav akadēmijā jāmācās, bet tā mums vienkārši sarakstīts listē performance. Par kādu performance te ir runa? Veiktspēju, lidmašīnas veiktspēju, teiksim tā. Mums pirms katras pacelšanās ar doto svaru jāsrēķina, vai esošais skrejceļš mums ir pieejams, jo katru dienu mūsu veiktspēja būs atkarīga no temperatūras, no kuras puses pūš vējš, no mūsu svara un vēl daudz dažādiem apstākļiem. Performance, tas ir tas, kur mēs sarēķinām un iemācāmies tos pamatprincipus, kā mēs vispār rēķinām to veiktspēju, vai mēs varēsim pacelties, vai mums tomēr kāds cilvēks varbūt jānoņem nost, vai jāsamazina svars citā veidā. Un, visus tos pamatprincipus, uz kur kas ko kā ietekmē, lai... Tad, principā, performance diezgan saistīts ar mass and balance. Ir tā teikt, plus mīnus, kā tas sakrīt. Es ar to vispār performance, tas, nezinu, manuprāt, bija ļoti interesants, bet ļoti, manuprāt, sarežģīts, priekšrots, jo tur ir ļoti daudz nianses, kurus tev vajag arī saskaitīt un saprast, jo, tāds dzīves piemērs mums Air Baltica, mēs ļoti bieži lidojam no Cīrihes, tur ir viens skrejceļš, kur mēs, piemēram, ļoti bieži esam ierobežoti ar to performansu. Un, ja mēs nezinātu, ko tev visu skaitīt, ļoti labi, ka mums Air Baltica ir aplikācija, kas mums ļoti, ļoti palīdz, jo kamēr mēs mācījāmies, to visu mēs tā roku skaitījām, protams. Tagad tas ir palika bišķi vieglāk, bet tā un tā, mēs saskaitam, mēs saprotam, nevaram mēs izlidot no šī skrejceļa, jo nevar, lidmašīna nevar, nav spēka viņai. Tad mēs pieprasām mainīt to skrejceļu bišķi garāku, kur mēs varētu ieskrieties un izlidot, lai būtu droši. Jā, un tajā pašā laikā pasažieri droši vien domā, ko viņi tur kavējās, kāpēc nelido? Mēs domājam par drošību. Flight planning and monitoring. Tad lidojuma plānošana un monitorēšana. Tad mēs... Pats pēc savis, tas nosaukums paskaidro, kā plānot to lidojumu, kā monitorēt to visu. Tur arī tie skrejceļi, tur daudz nianses varbūt. Patiesībā šis, ja es pareizi atceros, jo šo jau priekš pats nemācu, bet te viņš ļoti savalkās atpakaļ ar pirmo priekšmetu, ko mēs izskatījām, kas ir likumdošana. Jo pie lidojuma plānošanas ir svarīgi zināt, kā tev likumiski ir jāieplāno tas reizes, jo tev vienmēr būs jāieplāno degviela līdz galamērķim, rezervēs laiks, ko tur pat pavadīt. Tad no galamērķa, pēkšņi tur nevar nosēsties, tev jāpietiek degviela aizlidot uz rezerves lidostu. Un, tas ir tas pamatprincips, ko mēs te mācāmies, jo tur arī daudz dažādi noteikumi, kā piemēram, mūsu galamērķa lidostai vairāki skrejceļi, ja ir ļoti labs laiks, tad teorētiski mums pat nevajag to rezerves lidostu. Bet tad atkal, ja tur jāpaņem vairāk tā rezerves degviela, un tur... Es atceros, mēs tur bija ļoti daudz grafiku, ļoti daudz, un vēl ļoti daudz skaitīšanas ar degvielu, jo lidmašīnā
nu, kā mēs domājam, nu, ir degviela un ir. Bet tur katra degviela, katra daļa no tās degvielas, viņai ir paredzēta kaut kādam, tur, nezinu, kaut kādiem contingency, kad mums, nezinu, ir slikti laikapstākļi, mums vajag kaut kā aplidot, tur, nezinu, mākoni, lai lidmašīna tā kā nebūtu nekāda turbulences, nedabūtu kaut kādu lightning strike. Jā, tur tas bija interesants, ļoti daudz skaitīšanas, ļoti daudz grafiku. Tas nav tā kā mašīnai, es iebraucu, pielēju pilnu bāku, un tagad braukšu. Nav. Arī cilvēki bieži vien jautā, kāpēc tas nelaiž pilnu bāku, jo tas būs droši. Nu jā, taču pielēšu pilnu, tad lidošu. Tas nāk tad uz performance. Tad tiksim tālāk, ja? Tur viss kopā. Viss kopā, jā. Pilna bāka mēs nevaram bieži vien liet, tāpēc, ka mums tomēr arī jānosēstās. Ja mēs lidojam kaut kādu īsu reisu, kas būtu Rīga-Viļņa, mēs to degvielu tik daudz nenodedzinām, un mums maksimālais pacelšanās svars, kas ir piemēram balans, ir lielāks nekā maksimālais nolaišanās svars. Tā kā, ja mēs pielējam pilnas bākas katru reizi, tad mums tur būtu jāriņķo vairākas stundas un jādedzina tā degviela. Tas nekam nebetē. Jā, diezgan loģiski izklausās. Metroloģija, nu, no vienas puses varētu būt diezgan skaidrs viss, kas šeit ir, bet varbūt ir kaut kādas nianses, ko tad tieši par laikapstākļiem? Mārcis mums māca to metroloģiju, lai viņš pastāsta. Metroloģija ir viens no tiem priekšmetiem tieši tā. Super. Mums jau tas klasiskais joks ir, laikapstākļu radarā redzi sarkanu un nelido. Visi metroloģi iemācīties. Nē, tur ir ļoti daudz dažādu principu, kā piemēram arī no kā rodas migla, kāda veida migla ir, kad tu vari sagaidīt, ka šī veida migla tūlīt izgaisīja brīdī, kad uzlec saule, kad varbūt tas nenotiks tik ātri. Tāpat arī, ja mēs plānojam to lidojumu, mums jāzina, ka mēs tai galamērķī varēsim nosēsties. Un attiecīgi pēc laikapstākļu prognozēm mēs varam redzēt, ka reku tagad ir negaiss, bet viņš drīzumā pārīs, tad viss būs labi līdz tam brīdim, kad mēs jau dosim. Ja mēs atkal redzam, ka tā ir piemēram augstā fronte, kas ir pāri, tad mēs zinām, ka tie laikapstākļi var būt slikti ilgāku laiku. Tad jāpaņem vēl vairāk degvielas, lai mēs varam pagaidīt. Un tur meteoroloģija, tāpat kā Aircraft General Knowledge, viens no visplašākajiem priekšmetiem, manuprāt, tieši tajā jautājumu bankā, ko mēs varam gatavoties eksāmeniem, tur ir visvairāk jautājumu. Tur pat eksāmeni bija, es atceros, 92 jautājumi. Arī eksāmenā pašā šeit tieši visvairāk jautājumu, jo it kā pamatprincipi tur nav sarežģīti, bet viņi ir tik plaši, ka, tur ir daudz ko mācīties. Ir interesanti. Abi esat izmācījušies, to arī pasniedz tagad. Tu varētu sagatavot laikziņas televīziju. Atkarībā kāda informācija pieeja. Varbūt mums jāpiedāvā. Pamēģināt. Forša reklāma būtu pēkšņi pilots lasa laikziņas. Vadoties pēc, drusciņi tur iepinot iekšā kaut ko. Bet pēc tā vēl viens īstenībā uzreiz nākamais priekšmets, ko arī tu māci un tikko tu izstāstīji, varat noskatīties mūsu sociālajos tīklos. Tur arī par metroloģiju ir cits mūsu instruktors un absolvents stāsta General Navigation. General Navigation, kā es arī teicu, vispārīgā navigācija. Vispārīgā navigācija. Kā iztulkot, tagad, ka mēs esam pārunājuši jau par to plānojušanu, es teiktu, ka, lai tu kaut ko ieplāno, tad tev jāmāk navigēt, tev jāmāk atrast tas galamērķis. General Navigation, vispārīgā navigācija, mēs tur iemācāmies pamatprincipus, kā plānot reisu. Atkal tas pats flight planning sauciņā, bet visu laiku viss ir saistīts viens ar otru. Jo vispārīgā navigācija arī mēs tāpat sarēķinām to mūsu distanci, laiku apmēram, kādu mums vajag, lai aizlidot līdz galamērķim vai attiecīgo posmu. Un tad mēs pieliekam vēl klāt vējus, temperatūras un dažādus meteoroloģijas aspektus, kas mums ietekmēs to navigāciju. Un tad pieliekam to, un tad mēs atrodam to ātrumu, kādā mēs patiesībā lidosim atkal, ja mēs pieejam atpakaļ pie instrumentiem. Mēs lidojam pēc gaisa ātruma, vējš ietekmē mūsu zemes ātrumu, tas ietekmē kādā ātrumā mēs pārvietojamies par zemi, kas ir vajadzīgs navigācijā, lai tu zinātu, cik ilgi tu lidosim, cik tev degvielas vajadzīgs tā kā. Visi priekšmeti ir saistīts viens ar otru, tāpēc, kad tu sāki tikai, ir grūti, tev vajag tos principus mācīt no nulles, bet pēc tam jau tā kā 5, 6, 7. Katru priekšmetu, ja? Katru priekšmetu saprat, tas ir tāpēc, vai... Tas ir tāpēc, ka tas, un pēc tam tu beigās tev reāli jau paliek bišķiņ vieglāk vispār, dzīvot. Tāpēc arī ir vispārīgā navigācija, to mēs mācāmies 2.
daļā no visas teorijas, kad mums jau ir pamatpriekšmeti iemācīts, lai jau tā kā to visu Savilkt saliktu kopā, jo kopā. tomēr šis priekšmets tiešām savēl kopā, jo bez maz vai visas 7 priekšmetus, kas līdz tam ir Un iemācīts. ko tad dara pēc vispārējās navigācijas radionavigācija? Radionavigācija. Vēl vispārīgā navigācija, tur mēs arī iemācāmies, kur būs izdevīgāk lidot, jo tomēr, zeme ir apaļa. Mēs atkal visi skatāmies uz plakanu Kā kurš uzskata, bet lielākoties. Viņi ir apaļie. Tā mēs sakam visiem. Tā mēs sakam, un tā mums globusā ir. Un vispārīgā navigācijā mēs iemācāmies, kā to apaļo zemi uzlikt uz kartes, un tad radio navigācijā mēs iemācāmies, kā izmantot dažādus radio viļņus, teiksim tā, radio navigācijas tos palīgierīces, kas ir uz zemes balstītas, un kā tās izmantot, lai mēs atrastu, kur lidot. Jā. Tāpat arī visas ALS vai instrumentu nosēšanās sistēmas, arī tos pamatprincipus mēs tur iemācāmies, kāda frekvence, kura sistēma būs, kurā frekvencē meklējam, un kaut kā tā. Jā. Jo, tomēr, kā mēs arī minējām, ka mēs lidojam pēc instrumentiem, instrumenti vadās pēc radioviļņiem, un atkal sasaistam iepriekšējos priekšmetus kopā. Mārs, kā pasniedzējs, mums tur riktīgi tagad norunāja. Tev atklāja. Tu to arī atceries, kā bija. Nākamais operating procedures. Tad kas tas būs? Kas? Latviski? Procedūras, tā kā Operācijas procedūras, jā. Tur kopumā stāsta, cik lidmašīna, cik skābekļi ir jābūt lidmašīnai, cik life vest ir jābūt lidmašīnai. Viss kaut kādas tādas kopumā lietas arī. Tas ir saistīts ar likumdošanu, arī ar gaisa likumdošanu. Kopumā kādi jābūt tā komplektācija lidmašīnai, lai viss būtu droši, tur atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku. Cik daudz. Nē, es neatceros, tur bija, vai viņa, tur daudz nianses. Kopumā, ja es atceros, es ļoti daudz mācīju, jo tur bija ļoti daudz nianses ar to skābekli. Ja tu tur lido augstāk nekā 14,000, tad tev obligāti jābūt tiem visiem pasažieriem, vai pilotiem jābūt, vai jābūt tikai cabin crew. Tu tāds, Jo daudz nianses. Daudz nianses, tu vienkārši viņu māci no galvas. Bet tas nav kaut kas, ikdienā tas jums cik ļoti Operating procedures, vēl joprojām nemāku latviski atrast labu vārdu. Iztulkot. Tas ir pamatā tieši kā jābūt pašai avio kompānijai balstīties kādiem likumiem. Jā. Jo līdz šim, tas, ko mēs pārsvarā skatījāmies, tas būs noderīgs jebkuram cilvēkam, kurš paņems savu mazo lidmašīnu, aizies paldināties. Šis viņam praktiski nav vajadzīgs, jo šeit būs, kā Luīza arī minēja par to skābekli, skābeklis būs vajadzīgi tik daudz pašam pilotam, tik daudz stjortiem, tik daudz pasažieriem. Notiecīgi, ja tu lido viens pats ar savu mazo lidmašīnu, tu nelidosi tur, kur tev nepietiek skābekļi, tev to skābekli nevajag ņemt. Principā par visu ekipējumu, kas atrodas trušana, tad lidmašīna. Tur vienkārši ir jāiemācās tos skaitļus, un pēc tam tas ir arī ļoti noderīgi turpmāk lidojot jau aviokompānijā, bet, tas ir tāds priekšmets, kur tev nav kaut kādas tur loģikas, tev vienkārši ir jāiemācās. Vienkārši jāzina. Jāzina un viss, jā. Līdzīgi tāpat kā šīs priekšmets ļoti sasaistīts, kā tu minēji, ar likumdošanu un to pašu lidojumu plānošanu. Viņi visi 3 priekšmeti tādi savstarpēji ļoti sasaistīti. Un tad nākamais komunikācija. Par kādu komunikāciju šeit ir runa savā starpā, vai jo it kā... Mēs mācāmies, kā mums runāt ar dispečeriem. Komunikācijas. Tas ir tas, par ko visbiežāk ir kaut kādi joki, laikam, ja? Joki, jā, un mums ir tā kā pamats, ir principi, ka mēs nedrīkstam runāt, es tur čau, kā iet, nē. Visam jābūt ļoti īsi, precīzi, lai nevienam nerodas tā kļūda, ka viņš kaut ko nesaprata, un visu laiku mēs arī mēs ar dispečeru mēs palīdzam viens otram, un viņi mums ļoti palīdz līdz ar to, ja tu arī kaut ko nesaproti lidojuma laikā, jo gadās tur arī mums ir dažādi akcenti cilvēkiem, tu visu laiku tev drīksti pat 10 reizes pajautāt, pasaki vēl vienu reizi, tā kā mēs to saucam sēgienu. Mums ir kaut kādas tas frāzes, kuras mums arī ir jāiemācās pareizi teikt, un tā, lai tikai tā mēs varam sarunāties un viss.
Jums ir tas savs alfabēts kaut kāds. Tas arī šeit ir? Jā, Jā. jā. NATO fonētiskais alfabēts, jeb katram burtam ir savs vārds, kā viņi izrunā. To mēs arī šeit iemācāmies. Piemēram? No A mums ir alfa, B, bravo, C, Charlie, tā kā W, viski. Nu, un tā viss alfabēts. Jā. Nu, es ceru, ka lielākā daļa to zina, bet, ja nezinu, tad var pameklēt un atrast foršu skaidrojumu visiem tiem burtiem. Jā. Human performance and limitations. Tātad cilvēka veiktspēja, laikam, būtu tā pareizāk. Limiti. Par kādu, par ko šeit ir runa. Ja visu laiku bija par tehniku un visu kaut ko tādu, un komunikāciju, jā, un te par cilvēku, jā. Tomēr visu šo tehniku arī vada cilvēks, un mēs kā cilvēki tomēr pieļausim kļūdas, un mums ir jāzina tie ierobežojumi, mums ir jāzina tie brīži, kuros ir lielāka iespēja, ka mēs kļūdīsimies, lai no tā izvairītos. Ja, piemēram, viens interesants ir, tad, ja tu lido, esi pieradis, piemēram, tā kā mēs sākam lidojumu apmācību, pieņemsim no Ventspils. Ventspilī diezgan mazs skrejceļš, mēs vizuāli pierodam to savu nosēšanās tehniku pie tā skrejceļa. Brīdī, kad mēs aizlidosim kaut vai uz Rīgas lidostu, kur ir daudz lielāks, plašāks skrejceļš, tu gribēsi to pašu nosēšanās tehniku sākt darīt daudz augstāk gaisā. Jo tev sajūta, ka tev viss pēkšņi ir daudz lielāks, tātad tu esi tuvāk zemē. Bet patiesībā tu esi vēl diezgan augstu no zemes, tev vienkārši liekas, ka tas ir tuvu no skrejceļa. Lai no šī izvairītos, tas, protams, jāapzinās un jāmēģina ierobežot. Attiecīgi mums Airbus lidmašīnai par laimi ir radio augstuma mērītājs, kurš pasaka, ka tu esi virs skrejceļa 50 pēdas, 30, 20, 10. Pēc tā mēs varam vadīties. Un, tad atkrīt tas, ka tu pēc vizuālā mēģināsi kaut ko meklēt. Vai arī tikpat labi atlido uz Rīgu, ir tikko uzsniedzis sniegs, viss ir pilnībā balts, un ir notīrīts tāda maza daļiņa uz skrejceļa. Un tev pazūd tie kontrasti. Un tad tev sēd, ka tas ir daudz augstāk patiesībā, jo tev pierast, ka ja tālumā kaut kas ir, viss ir tāds izplūdis. No tu atkal lido pēc uz Rīgu, viss ir balts sniegs, nav neviena kontrasta, tev sēd, ka tas ir ļoti augstu virs zemes. Un tad var gadīties situācija, ka tu aizmirsti tā kā pacelt to degunu un samazināt to krišanas ātrumu, kas nozīmē, ka tu vienkārši pozitīvi nozemēties. Jā, un vispār kopumā stāsta par to, kā vispār lidojumi ietekmē uz mūsu organismu, jo jā, mēs esam cilvēki, bet mēs lidojam gandrīz katru dienu, lai mēs saprast, tur radiācija, jā, tiešām viņa tur ir, bišķi vairāk nekā zemes līmenī, vai arī pat interesants fakts, es arī par to īstenībā nebiju domājusi pirms mācīt to, kad mēs pacelamies, mums saspiežas tas vēders, līdz ar to mums ir jāiet obligāti, lai tā kā mums tas vēders pēc tam nesāpēt, nekādu citu sliktu ietekmi nebūtu. Jā, mēs mācāmies, ar kādām problēmām mēs varam satikties un kā izvirzīties no viņiem. Un ar to arī par ilūzijām arī obligāti. Tas tiešām gadījās arī man ilūzijas. Tur lidoja no Liepājas, kur skrejceļš ir tāds šaurs, tā kā liels. Pēc tam atlido uz Ventspilu, jā. Ojoj! Nebija pati mīkstākā no sešām. Nebija. Principā sanāk, tu tā kā iemācies, kā psiholoģiski kontrolēt dažādas lietas, kas tev būs saistībā ar lidojumu. Tu iemācies cīnīties pats ar savām dabiskajām emocijām. Jā, kas tev dabiski varbūt tev liktos tāpēc, ka kaut kādu iemeslu pēc, un tu viņus tā kā apzinies, un tad iemācies kontrolēt pa lielā. Jā, tieši tā. Un tad būsim nopūti, diezgan gari šis sanāks, es arī skatos, bet es ceru, ka visiem interesanti pie Multicrew Corporation. MCC bieži vien tiek saukts latviski, zinu, ka tiek dēvēts par apkalpes sadarbība vai kaut kā tā, laikam varētu mēs nosaukt. Jā, pareizi, tas ir pareizi, jo kabīnē mēs sēžam 2 cilvēki. Pirms tā mēs mācījāmies lidot kā viens pilots. Tu mācījies vienkārši lidot. Jā, tu biji instruktors, bet viņš tevi tā kā mācīja. Pēc tam mēs lidojam solo lidojums, kur tu esi viens lidmašīna. Un tad, kad tu jau esi
drīz jau sāks strādāt kompānijā, tev jāiemācās, kā lidot ar otro cilvēku, jo cilvēki ir dažādi. Un mēs mācījāmies tur procedūras, kā vispār strādāt pēc procedūrām. Mums ir tāda tā kā kolsaini, kurš ko saka. Pirmkārt, mēs iemācījāmies, kā vispār sadalīt mums to darbu, jo ir tas pilots, kas lido, un pilots, kas viņš monitorē, skatās, ka viss ir, skatās uz instrumentiem un pārbauda, ka tiešām viss ir kārtība. Un, lai katrs cilvēks zinātu, ko viņam ir jādara, mēs to trenējam liela simulātora jau. Tur nav tā, ka jūs atnākat no akadēmijas, jūs te first officer, esmu kapteinis, tu tagad lido. Jā, un es tev uzraugu. Tāds bieži vien, man liekas, ir tas priekšstats. Ka kad ir lietus, tad otrais pilots iet ārā skatīt lidošanu. Nē. Mums tā nestrādā. Tas, kurš ir pilot monitoring, tās iet ārā. Un tas nav atkarīgs, vai tu esi kapteinis, vai tu esi otrais pilots, vienalga. Okay, jā, es skatos, ka mēs esam jau gandrīz stundu norunājuši un nedaudz tad iziesim vēl cauri, kas ir, ko mēs apgūstam, jūs apguvāt akadēmijā lidojot, un es domāju, ka tad pieslēgsimies uzreiz jautājumiem, un tas, kas mums tepat plānā bija paredzēts, ko mēs varētu vēl šodien runāt, atstāsim kādām citām reizēm, citādāk jums būs pārāk grūti to visu vienā reizē arī noklausīties, un dosim arī nākamās reizēs kādam citam vēl izteikties un izstāstīt to. Bet jā, tad drusciņi vēl par to, kas, lai mēs izietam akadēmijas ceļam, varbūt ar jums tad cauri līdz galam. Šie ir tie priekšmeti, ko mēs apgūstam, jā, teorijas daļā, kas ir tā, no jūsu kolēģiem, jā, ko es dzirdēju, tā pati grūtākā un uzmanību visvairāk prasošā. Un tad tā otra ir tā, kas patīkamā un ko var diezgan izbaudīt. Vispār jau, jā, kā sanāk, pēc tam, kad tu esi iemācījies to teoriju, izgājis tam grūtajam cauri, pēc tam lidojiet, ir tās, šitas bija tāpēc, šitas tāpēc, es tagad saprotu, kāpēc ir šitas un kāpēc es to vispār mācījos. Man patīk, ka vispār aviācija tagad, ka viss gadās tā, ka tu mācies universitātes un tu kaut ko mācies, nevari saprast, priekšām tev tas ir vajadzīgs. Ja tu kaut kā stāsti par nezinu, kā tas bija. Šeit reāli tas tev ir vajadzīgs, lai saprastu vispār, kā tā lidmašīna vispār lido un kā izdzīvot gaisā. Jā, pareizi sakot, tev nav lieku priekšmetu, tev nav liekas informācijas. Viss tev tas tiešām būs vajadzīgs pēc tam, kad tu sāksi lidot. Un, jā, tad lidošana daļa bija diezgan jautra un arī interesanta. Es domāju, Mārcis pats sāks ar to pirmo daļu. Tu gribi, lai mēs pastāstītu, kā vispār dalās? Jā? Tur man nav pierakstīti priekšmeti, tur arī ir priekšmeti vai kā? Tas ir kā vispār iedalās tā lidošanas daļa? Nē, bet tas ir sadalīts vairākos moduļos. Pirmais no sākuma, protams, iemācīs vispār, kā to lidmašīnu lidot, kā viņu noturēt gaisā, kā pagriezties, kā uzņemt augstumu, kā samazināt augstumu. Un tu uzreiz jau eji uz lidmašīnu un aiziet vai sākumā simulātorā? Sākums ir tāds, ka mēs no sākuma ir tā saucamie long briefingi, kur mēs izrunājam, kura poga lidmašīna atrodas, tos pamatprincipus izrunājam klasē. Tad mēs aizjām uz simulātoru vienu dienu, kur arī tāpat mēs izspēdam klasiskās pogas, pamēģinām to pacelšanos, nosēšanos, lai nav tā, ka jau īstajā lidmašīnā tev jāmeklē tā katra poga. Lai to tu jau vismaz kaut cik esi iemācījies. Un tu arī aiziet uz īsto lidmašīnu, tiešām fokusēties tieši uz pašu lidošanu kā tādu. Tā un tā tur ir. Tāpat neko nevar atrast. Lidojums tev ļoti daudz emociju ir, jā, un es atceros savu, mēs lidojam. Kam ir lielāks stress, jums vai instruktoriem te pirmajā reize? Abiem gan jau. Bet jā, pēc tam tu bišķiņ jau saprati, kas ir. Tur mums dotas pirmās 10 stundas, kad mēs lidojam tikai ar instruktoru. Un tad, ja tu esi gatavs morāli, ja tu iemācījies lidot par tiem apļiem, ko mēs saucām, tā kā augšālēja, tad tev dot pamēģināt, ja viss ir limitos, ja ir vējš limitos, tad tev dot pamēģināt izlidot solo lidojumu, kad tu lido viens pats. Kā tas ir visu laiku? Tev ir bijis tas instruktors blakus, tu mācies,
šitas tur nesanāca, vai kas, instruktors blakus. Kā ir tā kā psiholoģiski saņemties? Tur ir tāda saņemšanās, tu iekāp, tu saproti, nu, tev nav blakus, tagad, es pacēlos, ko tagad? Ir pirms tu sāki, apsēdies līdz šim, tu saproti, ka tu esi viens pats, tu domā, ko man ir jādara, ko darīt, pēc tam tu savācies, šito zinu, ieslēs, un pēc tam tu sāki lidot, un tu saproti, tu jau to darīji 50 reizes pirms tam, tu dari to pašu. Un viss ir labi. Pēc tam, protams, mums ir arī tradīcija, ko mums dara pilota akadēmija, lai uz galvu ļoti augstu ūdeni izlēdos. Kad jums sanāca pirmais solo? Man 1. jūnija bija. Man bija atsveidzinoši septembrī vai oktobrī. Tur tas augstais ūdens. Un man bija plus 30 grādi. Tad es vēl gatava. Pati bija gatava uzliet virsū sev to ūdeni. Pēc tā pirmā lidojuma stresorī septembrī biju gatava. Nu jā, tad mēs iemācāmies vieni paši lidot tos pašus apaļus lidostos, un nākamais ir navigācija. Vizuālā navigācija. Skaties pa logu, skaties kartē, kur tu atrodies, plus mīnus lidot, mēģini atrast to savu ceļu. Tas, ko, saīsinot, ko es dzirdu, VFR, ja? Jā, tas ir tas. Visual Flight Rules. Vizuāla navigācija. Jā. Jūs lielam lidojat, bet jūs lidojat pēc tā, ko jūs redzat. Palogu ārā skatāties. Pēc tam sākas IFR, Instrument Flight Rules. Tur ir tāda doma, ka mēs tad mācāmies jau lidot pēc konkrēti instrumentiem. Jo laikapstākļi ir dažādi un gadās, ka tev ir jālido, ka tu neko vispār neredzi ārā. Un tad tev ir vajadzīgi tie instrumenti. Un tad mēs mācāmies pirms tam, protams, mācāmies simulātoru, pavadām tur 2 stundas, tur 20-30 stundas, un pēc tam mēs atsākam to reālu lidošanu, bet tikai pēc instrumentiem. Un kā ir jums, aizklāja logus ciet, lai jūs neskatāties? Mums ir brīles. Mums ir tādas brīles, kuras tu uzvelc, un tev tikai šitā apakšējā daļiņa ir. Wow. Tur pārējais ir tāds ļoti izplūdis, lai tu tiešām nevarētu atpazīt, vai tā ir baznīca, vai tas ir rezervs, vai kas tas ir. Jā, bet arī Latvijā mums ir laikapstākļi gadās, ka tu vari palidot reālo situācija, ka tu neko neredzi, tev pat brīlis nav vajadzīgs. Es lidoju, labi, ko darīt? Gribu dzīvot, lido. Jā, palējām, jo šis ir tas brīdis, kad mēs varam lidot cauri mākoņiem, jo mums nav jāredz, kas ārā notiek. Mēs varam lidot mākoņus, un tā ir brīdi, tu arī neko neredzēsi ārā. Un tā ir tā pamata ideja tajam instrumentu lidošanai, lai tu vari lidot neko neredzot. Jā, bet tas ir pamats, kā mēs lidojam aviokompānijai. Aviokompānijai mēs lidojam tikai pēc instrumentiem. Mums nav tā kā, šodien ir saulīte, gribu palidot, skatoties pa logu. Nē, instrumenti mums, tas ir svarīgākais. Kā vispār ir lidojot akadēmijā? Jūs varat aizlidot, es gribu aizlidot šodien tur, līdz Latgalei, man tur Omei māja ir, gribu viņai pamāt. Var tā? Ar pilota akadēmiju var, jo mums ir navigācijas lidojumi, kad mēs to varam, bet aviokompānija ne. Aviokompānija tā nedrīkst. Akadēmijas pat paspēja vienīgi alūksnē aizlidot pāri kapliešus, pasveicināt vecākus un nāk atpakaļ uz laiku. Super, droši vien ļoti forša pieredzi. Noteikti. To izdarīt. Es dzīvoju ļoti Rīgas lidostā. Bet uz Rīgu sanāk, ka akadēmijas atlidot? Jā, tur obligāti vajag piesakties tam, ka es gribu tur treniņu lidojumu darīt Rīgā, un viņi tad tev dod to slotu, tas laika brīdi, periodu, kad tu vari atlidot un kaut ko patrenēties. Bet tas arī tur stundiņa ir, un pēc tam tu lido prom, lai netraucēt pārējiem lidmašīnām. Kā vispār ir, tu tad visu laiku lido, piemēram, te Liepājā, Ventspilī, tur viss pierasts, viss maziņš. Un to atlidot, tāds... Jā. Es vēl smējos, ka mēs Rīgas lidostā varam pa vienu reizi, 5 reizes pacelties, nosēsties, pacelties, nosēsties. Jā. Nē, Rīgā man patika lidot, jo es zināju, ka tas pieredze ir ļoti labi, jo tad mums ir komunikācija jau ar dispečeru, tu runā, kā tevi mācīja komunikācija, priekšmeta. Un man gribējis, man, piemēram, es bišķiņ kautrējos tā ar viņiem runāt, ka es domāju, varbūt es kaut ko nepareizi pateikšu, līdz ar to es visu laiku es uz Rīgu, jo es reāli gribēju patrenēties, runāt ar viņiem, lai man pēc tam nebūtu kaut kādas problēmas, vai es nejustos nekomfortabli runājot ar dispečeru.
Forši. Nu, kas vēl tajā lidojumā? Mēs sākām ar to vizuālo lidošanu, skatāmies ārā pa logu, pēc tam uzvākam brilles, neredzam, skatāmies instrumentos tikai. Kas vēl ir jāiemācās? Iemācījušies lidot ar viendzinēju lidmašīnu, tad attiecīgi jāsāk mācīties ar divdzinēju lidmašīnu. Bet kā es vienmēr smējos, divdzinēju lidmašīnu mēs mācāmies lidot ar diviem dzinējiem, izmantojot tikai vienu dzinēju. Vienmēr tā ir. No sākuma ir viena. Izmantojot labu kāju. Tā viena kāja ļoti uztrenējās, ja? Jā. Jā, tā pamatoma, no sākuma, protams, ir viens lidojums, kad mēs uzdevām ar abiem dzinējiem, lai saprastu, kas ir kas. Bet tā pamatoma vienkārši tas, ka tagad divi dzinēji, viņi vairs nebūs piestiprināti priekšā, viņi būs sānos. Attiecīgi mums jāgatavojas tam, ka kāds dzinējs var beigt strādāt. Ja viens no dzinējiem beidz strādāt, tad strādā tikai otrs, un viņš visu laiku tevi stumj uz sānu. Un attiecīgi tā ir jāiemācās. Tā loģiski uzreiz liekas, jā. Un kas tev ir jādara? Jāspiež ar vienu kāju. Visu laiku jāsturē uz vienu pusi. Nē, ir atkarīgs, kurš dzinējs ir beigts, bet parasti mums instruktori slēdz to dzinēju, kur mums strādās tikai laba kāja. Līdz ar to es saku, man laba kāja var izturēt visu. Tam arī savs pamatējums, tā kā propelleru dzinējiem, tas propellers, kas te valk uz priekšu, tā pamats spēks, kas iedarbosies, patiesībā būs bišķi uz sānu no tā propellera. Attiecīgi, ja abi propelleri griežās vienā virzienā, tad viens no dzinējiem būs netik svarīgs, ja viņš pazudīs. Ja tas stūmējs spēks būs tuvāk pašai lidmašīnai, tad viņš te negriezīs tik ļoti uz sānu. Attiecīgi, instruktori zina, kurš ir tas dzinējs, to viņi slēdz ārā, precīzāk samazina jaudu līdz nulē, un tad attiecīgi tev jācīnās. Kā tā cīnīšanās noteikti tāds dzinējs, kurš strādā, ieliec nedaudz slīpumiņu spārniem uz to pusi, un pretējo kāju tu spied astē, mums ir tās kontrolieris, rudder, to tu spied pretēji, lai iztaisnot to lidmašīnu lidot, turpināt taisni. Nedaudz leņķītiem, tā tu izliek tā šķība lido. Tad lidojam, skatoties ārā pa logu, lidojam pēc instrumentiem, lidojam ar diviem motoriem, bet īstenībā ar vienu, un vēl kaut kas? Tad mēs sajam. Skiltes kārtojam, un pēc tam tad MCC mums sāks. Vispār mēs izlaidām. Pirms divdzinēju lidmašīnas UPRT. Jā. Jā, par to esmu dzirdējis. Daudzi kolēģi jūs saka, ka tā ir jautrākā daļa studijā. Kas tas ir UPRT? Jā. Pilnais nosaukums Upset Prevention Recovery Training. Nevēlamu lidmašīnas stāvokļa novēršana. Sāksim ar to, ka mēs negribam tur nonākt. Ja mēs tur tomēr nonākam, tad mums arī jāmāk tik tā notāk. Jā. Un kas tur praktiski notiek? Tu spiež lidmašīnas limitus. Viņa spiež tavus limitus. To mēs ar mūsu lidmašīnu arī darām? Nē, to mēs mācāmies, mūs sūtīja no akadēmijas uz Lielbritāniju, tur, kur bija speciāla skola, kas ir apmācīt cilvēkus. Viņi ir viņi nodarbojas ar akrobātiku, un līdz ar to mēs ar viņiem tur un mācījāmies to akrobātiku. Bet tas ir jautri. Bet varbūt arī tā, ka ir cilvēki, kuriem tas vestibulārs aparāts viņš var nenoturēt. Ne visiem jautri. Jā, tur ne visiem ir jautri. Man bija jautri. Tur tā ir, ka ir divu veidu cilvēki. Viens, kurš no tiem lidojumiem izkāps, izlemsies, un viņam būs slikti, viņam būs tāds, ka tik ātrāk ar to tik galā viss. Un tad ir tāds cilvēks kā mēs, kurš davai vēl vienu nāvis, davai vēl vienu šito, davai vēl vienu. Es domāju, tas ir viss. Es tagad gribu, kāda aviācija man akrobātika ir. Es kaut ko nepareizi darīju savā dzīvē, bet jā. Tas bija jautri. Principā tas ir, ja mēs varam saukt to pa priekšmetu, tad, vai kursu, tad ir, principā tas ir tas, ko mēs varam redzēt avio šovos. Ja? Principā, jā. Okay, tad, ja kāds ir riktīgi iekars, tad beigās viņš nonāk nevis avio kompānijā, bet akrobātikas lidmašīnā. Es par to bet ne ar pasažieriem. Ne ar pasažieriem, protams. Jā, mēs esam izgājuši cauri galvenajām lietām, ko mēs apgūstam pilotu akadēmijā. Es domāju, ka tālāk par jau avio kompānijas daļu mēs pat neturpināsim. Cilvēks sanāks pārāk gari, lai jūs varat arī paskatīsimies, ko jūs esat iesūtījuši jautājumos. Tāpēc uztaisīsim minūtes pauzi, saliksim jūsu iesūtītos jautājumus un tad mēģināsim tos atbildēt.
Sveiki, esam atpakaļ un esam arī salikuši jūsu jautājumus, un tad pa vienam mēģināsim iet arī viņiem cauri. Pirmais, es domāju, ka uzreiz Luīza, kā sieviete, varbūt var arī nokomentēt šo te. Jā, pirmais ir jautājums, vai sieviete piloti var strādāt savā profesijā un kļūt arī par māti? Jā, var. Es vienmēr ņemu piemērus stjortes, un arī mums ir sievietes pilotas, kuras kļuva par mātēm. Un tas saistīts ar otro jautājumu, kā aviokompānija tam nāk pretī. Jā, aviokompānija ļoti palīdz jaunajām mamām, pat es vēl teikšu, nevis pat jaunajām. Mums ir iespēja paņemt, strādāt samazināta slodze 50% vai 75%, kamēr tavs bērns nekļūst 14 gadu, nebūs 14 gadu vecumā. Līdz ar to, un vēl viņi dod tev iespēju tā kā lidot tikai no Rīgas, jo, jā, ar Baltiku mums lido un arī no Tallinas, no Viļņas, bet viņi dod tev priekšroku, tā kā, lai tu lidotu tikai no Rīgas un lai tu nakšņotu, būtu naktī mājās un arī strādātu samazināta slodze. Super, mambā. Ļoti laba atbilde un arī visu izstāstā. Nākamais. Ārci, vai arī tas pat varbūt kā notiek maksājuma veikšana par licences otrās daļas kredītu, kā darbu strādāt, kā to apvienot ar mācībām un cik ilgi tādējādi ieilgst visa apmācība. Es saprotu, varbūt, ka tas ir jautājums par šo te aizdevumu. Mēs pat tam nepieskārāmies iepriekš mūsu sarunā, jo jā, ir iespēja lielāko daļu apmācību maksas saņemt kā aizdevumu no kompānijas. Tad tas notiek tā, ka pēc šīs pirmās daļas notiek prasmju izvērtējums, kā tu esi mācījies, kā esi mācījies teorijā, kā nokārtojies eksāmenus, kā esi lidojis, kāda bijusi tev uzvedība, protams, arī, vai tu esi nācis uz lekcijām, vai kavējis, vai pārcēlis visu laiku lidojumus un tā tālāk. Ja šis ir pozitīvs, tad viss ir pozitīvi un lielākoties tā arī ir, jo, tie, kas ir iekļuvuši, arī ir gana motivēti mācīties. Līdz ar to tālāk pēc šīs pozitīvās atbildes arī tiek piešķirts šis finansējums un kompānija vadoties pēc jūsu iepriekšējās pieredzes. Ja jūs esat iepriekš kaut kur strādājis, tad izvēlās jums pozīciju. Ja neesat, tad esat pēc 12. klases. Tad vienkārši, kur ir nepieciešams aviokompānijai strādāt, tad arī tur jūs nodarbina. Un parasti šis grafiks ir 2 nedēļas strādāt un 2 nedēļas jūs lidojat. Tā tas arī notiek, vai ieilgst. Var gadīties gan, ka ieilgst, var gadīties, ka arī neieilgst. Jo var gadīties, ka tās 2 nedēļas, ka jums ir jālido, visu laiku ir super ar laiku, un jūs visu laiku lidojat un pabeidzat tāpatās kā tie, kas maksā par visu paši. Var, protams, gadīties, ka tieši tad, kad jums ir šīs nedēļas, kad jums jālido, ir biežāk, ja tur slikti laikapstākļi, jums tur pārceļās kaut kas nodējumi, jā, protams, tad var ieilgt. Es ceru, ka uz šo mums arī ir sanācis atbildēt. Iesim pie nākamā. Tas, laikam, arī man uzreiz arī jāatbild, kad pieteikties, ja tūlīt pabeigšu 12. klasi. Principā visvaršākais mēs iesakam arī pieteikties jau pēc eksāmena nokārtošanas. Teorētiski to varētu darīt arī tagad, bet iesakam, jā, kad esat tikuši galā ar eksāmeniem. Tad varat pieteikties un pēc tam jau šos te atestātu iesniegt jau atlases procesa gaitā. Un katru gadu arī tiem, kas ir 12. klases absolventi, mēs tā arī piedāvājam un tā arī katru gadu daudzi piesakās un tā arī uzsāk, lai paspētu, piemēram, uz septembra grupu. Rudenī ir 2 mums paredzētas septembrī un novembrī. Tā kā, jā, jau drīz varat iesniegt. Tiekat galā ar eksāmeniem, kas būs foršs sagatavošanās posms priekš iestāju eksāmeniem, un tad jau tiekamies akadēmijā. Veiksmi.
Tā. Šo es varu paņemt. Jā. Lai jūs arī galvā. Savā pirmajā studiju gadā ATPL teorija un 45 lidojuma stundas kursanti paralēli strādā vai arī velta visu savu laiku studijām. Tas ir tas laiks, kad jums jāmācās, ir tiešām daudz. Tā kā jūs noteikti visu savu laiku veltat studijām, par darbu noteikti nevajag domāt. Ir jāsakrāj tā naudiņa tomēr, lai to vienu gadu izdzīvotu no iekrājumiem. Jo, kā mēs minējām, to pirmo gadu, kamēr tu mācies teoriju, tev pat nav laika satikt draugus, aiziet, paballēt vai atpūsties, tev tiešām daudz jāmācās. Attiecīgi, jā, un tā kā tev arī iziet 45 lidojuma stundas, tad ir, kā Elvijas minēta, assessments vēl viens intervija, tas performance review, un tad, attiecīgi, viss ir labi, dodam to pusslodzes darbu, turpinām lidot un turpinām mācīties un strādāt. Tā kā, jā, pirmo gadu tiešām jāvēl, tad būs mācība. Un tad nākamais, jā, kas ir tās īpašības, kas jums visvairāk palīdzēja atšķirties no citiem līdzvērtīgiem kandidātiem atlases procesā? Nu, es vispār neredzēju citus kandidātus. Teikšu godīgi, es vienkārši biju es un viss. Nu, varbūt man palīdzēja tas, ka man bija jau kaut kādas tehniskās zināšanas. Uz to brīdi man jau arī bija PPL licence. Nu, es jau kaut ko zināju apmēram, kas tas ir, kas ir tas aviācija, ja? Un varbūt tas un palīdzēja, bet galvenais ir tev jābūt kāds tu esi, jo, ja tu melosi, nu nekas nebūs. Ja tu tiksi iekšā, galu galā nekas nesanāks. Un es teiktu, ka nevajag atšķirties no citiem līdzvērtīgiem kandidātiem, jo tas priekšstats, kas daudziem tāpat kā universitātē. Tev 30 vietas, tev tur jātiek un paņemt labākos. Mums, ja tas ir pietiekami labs, mēs tevi ņemam, jo mums tās vietas ir pietiekami. Mēs, cik es saprotu, tas princips arī tāds. Tagad es izgājis atlasi, tie 12 mēneši laika izvēlēties, kurā mācību grupā tu esi. Yeah. Tā kā tev nav jābūt labākam pa līdzvērtīgam, tev vienkārši jābūt pietiekami labam. Tā kā, un pats svarīgākais, kā Lujas teica, esi pietiekami motivēts, un tad jau viss būs labi. Jā, es domāju, kas jums abiem arī bija, es nezinu, vai tas palīdzēja atšķirties, jo tas no pārējiem jūs neatšķīra. Visi, kas iekļuva, tiem bija motivācija kļūt par pilotu, un tas arī bija tas galvenais. Un divi līdzvērtīgi kandidāti būs, ja sanāks tā, ka šī ir pēdējā vieta šajā grupā, tad jums piedāvās nākamajā grupā, jo ja jūs būsiet labā līmenī pietiekoši, tad noteikti arī mums būs vēlme, ka jūs mācāties un pēc tam strādājat kompānijā. Jā, mēs turēsim kaut kādus supervaroņus. Mēs parasti cilvēki, kas strādāja, dzīvo, vienkārši viņam bija mērķis un viņi mēģināja to sasniegt. Jā, tieši tā. Jā, tur ir jautājums, ko īstenībā es jums salīdzinoši pat uzdevu sākumā, vai ir grūti tikt uzņemtiem akadēmijā, to pat jūs pat atbildējāt, bet cik cilvēku pretendē uz vienu vietu? Mēs arī tikko teicām, ka nav tā, ka tev ir noteikti skaits cilvēku uz vienu vietu, tā, ka, ja tas ir pietiekami labs, mēs tev vietu atradīsim. Tāda ir tā galvenā doma. Jā, protams, mēs tur varam teikt, ka ir 20 vai cik, bet ļoti iespējams, ka no tiem grupām, piemēram, ir 18, tad varbūt tie pārējie 30 vienkārši nav piemēroti. Un jūs esat, tāpēc tur īsti pat nebūs atšķirība vai 10, vai 20, vai 50. Ar kādiem atzīmju vidējiem un eksāmenu rezultātiem jūs tikuši uzņemti akadēmijā? Tā arī. Jā, tā kā mēs sniedzam to pieteikumu, mums vajag norādīt savus atzīmes un eksāmenu rezultātus, bet pašā atlases procesā tas neko nemainīs. Jo attiecīgi pati atlase ir uztaisīta tā, lai mēs pārbaudītu, vai jūs tiešām pietiekam labi mums, jo vidējās atzīmes tomēr arī ir tāds ļoti subjektīvs rādītājs. Subjektīvs, tas vairāk rāda, kā tu saproti pats to priekšmetu, lai tev pašam ir jāsaprot, ja tev fizika, tur matemātika ir tikai divnieki un tu mēģini kļūst par pilotu, tad tev pašam būs ļoti grūti tas apmācības brīdi, jo tev tām pamatam ir kaut kādam ir jābūt. Jā, ar divniekiem būs grūti, bet es kā vienmēr smējos. No fizikā man bija knaps 6, tā kā nevajag būt arī 9, 10, nav arī tik triki. Es vispār tikko, man bija jau, es jau pabeidzu universitāti, dabūju magistra grādi, vēl paspēju pastrādāt, man tas skolas atzīmes vispār neko neietekmēja. Jā, tā kā tas jau pagāja kādi 8 gadi no brīža, kad es pabeidzu skolu, līdz ar to, par tām atzīmēm nav tik daudz jāuztraucās.
Tā, ejam pie nākamā. Tad jā, vai jūs paši apmaksājāt savu studijas vai izvēlējāties aizdevumu programmu? Es aizdevumu programmu. Manā gadījumā bija. Vēl nebija tāda. Jā. Vēl nebija tāda, jā. Ja izvēlēties loan programmu, cik grūti ir tikt apstiprināt, un kā jau Jā. Kā tev bija? Cik grūti tev, prāt, Es atnācu pamēģināt. Sanāca kaut kā mistiski. Nē. Es paņēmu to loan programmu, jo, kā mēs arī minējām pirms tā, ir cilvēki, kuriem, diemžēl, nav iespējams atrast tādu summu, uzreiz apmaksāt to visu. Līdz ar to es gaidīju to brīdi, kad parādīsies kaut kur pasaulē, tuvāk mājai, tā iespēja dabūt to loan programmu, un kad AirBaltics to afišēja, tad viss es uzreiz tā kā, pieteikties, un pamēģinām tikko. Jā, jau iepriekšējā kādā jautājumā pieminēju, bet, lielākā daļa, kas iekļūst, tur 95%, visiem tomēr tā motivācija ir gana augsta, tāpēc arī pēc tam mācīties attiecīgi, lai saņemtu šo te aizdevumu, gandrīz nevienam nav problēma. Jā. Ko jūs ieteiktu mācīties un kā vislabāk sagatavoties atlasē? Man jautāja, starp citu vakardienu. Tieši īstenībā tavs gadījums. Augstskolu pabeidzu pirms kāda laika. Jā, augstskolas pabeidzu jau kādu laiku atpakaļ. Es vienkārši, mums nedrīkst izmantot kalkulatorus atlases periodā. Jāatcerās, kā to visu silbiņā tur skaitīt. Es zinu, ka internetā var kaut kādus testus arī atrast. Viņi tā saucās aptitude tests priekš AirBaltica vai Pilota akadēmijas, un tur var pamēģināt paspēlēties ar viņiem. Bet tā, tev jābūt cilvēks. Jā, ar to grūti pateikt. Es neko tur speciāli nemācījos. Vienkārši, man tiešām bija jāatcerās, kā tur skaitīt, kā reizināt, kā dalīt uz papīra, viss. Tieši tā. Ko tu speciāli mācījies? Vai Es ierados uz atlasi. Nē, ir daudz cilvēku, kas, kā tu minēji, aptitude tests ir. Jā. Daudz testu pieejami internetā vai uz jebkādu aviokompānijas atlasi. Tur var mācīties. Tie testi būs ļoti līdzīgi visur. Pamatprincips, kā teici, reizrēķins nevis kalkulatorā, bet uz papīra. Tas jāatcerās. Nekādi logaritmi, nekas tam līdzīgs nav jāmēģina atcerēties. To mēs nemeklējam vispār. Ne. Galvenais ir būs arī telpas uztvere. To es gan nezinu vispār, vai uztrenēt vai nevar, bet arī internetā var kaut ko tur paspēlēties. Tas nezinu, cik ļoti tas ir tāds kā trenējams. Jā. Skills. Pamēģini pārizrēķināt, padalīt un atmiņu var trenēt, to īstermiņa atmiņu. Īslaika atmiņu, nezinu, kā latviski sauc. Jo viens no uzdevumiem, kas ir, tev tiek nosaukta skaitļu virkne, tev tā virkne jānosauc pretējā secībā. Un tas viens no testiem, kam mēs ejam cauri, tā kā to atmiņu un reizrēķinu. Tās ir divas lietas, ko es varu ieteikt. Tas, ko no jūsu kolēģiem esmu dzirdējis, arī pārsvarā ir, ko jau pieminējāt, gan galvā rēķināt, gan uz papīra rēķināt, gan papildīt šos testus. Tur diezgan labi var saprast, ko varbūt ir tieši jāpagatavojās. Un, ja vēl esat vidusskolā, vēl pāris mēneši ir atlikuši, vai arī, ja esat vēl varbūt 11. klasē vai kā, tad vēl vairāk, tad var pildīt visu laiku un iet pie fizikas skolotāja. Es domāju, ka, ja jūs parādīsiet savu mērķi, tad noteikti būs atsaucīgi un palīdzēs jums. Nekas tāds sarežģīts, tur vienkārši pamati, matemātikas, fizikas pamati, un tur kaut ko precīzi aviācija mācīt tur nevajag. Vienkārši viņi grib saprast, kā tu domā, un vai tu māki vispār ar to kaut kā strādāt, ar to fiziku un matemātiku un visu. Iesim pie nākamā. Vai finansējums plāno pazust no akadēmijas tuvākajā laikā? Šo mēs nevarēsim atbildēt, jo nezinām šādu te informāciju. Protams, vienmēr viss kaut kas var mainīties, un agrāk arī nebija, bet nespekulēsim. Un,
Nu, tas, ko mēs varam pateikt, ka mums nekāda tāda informācija nav Jā. dota, tā kā nekas tāds pagaidām Ja kaut kas mainīsies, tad noteikti par to tiks paziņots. Topošā pilota mamma Jā. jautā, šis man patīk. Vai iestāšanās testi eksāmeni tiek vērtēti līdzīgi kā valsts centralizēti eksāmeni? Centralizēti eksāmeni, kā es minēju, tāpat kā sekmju izraksts, varbūt palīdzēs tikai pašā pirmajā procesā, kamēr tiek izskatīti jūsu iesniegtie dokumenti. Tālāk tas viss tiek nolikt maliņā, aizmirsts, un mēs skatāmies tikai uz iestāšanās testiem. Tā kā mums ir svarīgi redzēt pašiem, kā jūs kā cilvēks vai kā dēls vai meita māk rēķināt, kā viņš kā cilvēks ir, cik saprātīgs, cik zinošs, un tas ir svarīgākais. Jā, tagad tie valsts centralizēti eksāmeni varbūt palīdzēs pašā pirmajā posmā, bet tālāk tiem īsti svara nebūs. Jā, jo tas matemātikas, fizikas eksāmens būs tas iestāja pārbaudījums, būs tas pirmais, pēc tam sekos arī psihologa tests un intervijas, tur to nevar nekādā veidā savilkt ar kaut kādiem eksāmeniem un tam līdzīgi. Jā. Tā. Vai kopumā bija grūtāk vai vieglāk iziet visas mācības nekā domājat no sākuma? Par sevi es teikšu, ka es zināju, ko gaidīt. Man nebija rozā brilles uz acīm. Es zināju, ko sagaidi, ka tas nebūs viegli, jo man pirms tam jau kaut kāda pieredze bija. Bet es atceros savus kursa biedrus, kuri arī sāka, nezinot, kas ir aviācija. Viņi bija šokā. Visi bija šokā. Neviens nebija gaidījis, ka būs tik intensīvi un tik daudz. Bet beigās tu domā, labi bija taču. Nebija tik traki, ka beigās. Jā, tā kā Pa kādam sirmam matam vairāk nebūtu. Bet tā nebija tik traki. Svarīgi gaidu, jā, ka būs jāmācās daudz, tīpaši man, kas pirms tam slinkoju vidusskolu. Es zināju, ka man būs grūtāk, bet tā kā es kaut kā nokārtoju, vēl visus eksāmenus pirmo reizi sanāca nokārtot. Tad jau nebija tik traki galu galā. Mums vēl viens jautājums no topošā pilota mammas par to, kā vislabāk sagatavoties šiem te iestāju pārbaudījumiem. It kā jau jūs atbildējāt to, vai ir kaut kas vēl, ko piebilst? Nē, viss. Jā, tātad, ja neredzējāt, nedzirdējāt, tad var patīt pēc tam atpakaļ bija atbildi uz šo jautājumu. Jā, kādas pārbaudas certifikāti, skolas papīra, motivācijas vēstules jāiesniedz, kad piesakās akadēmijai? Visu var redzēt mūsu mājaslapā, visi ir atzīmēts, kādi ir vajadzīgi dokumenti, kā vispār piesākties akadēmijai. Tur ir ļoti, ļoti vienkārši, un es pat atceros, ka motivācijas vēstule nebija vajadzīga. Man bija vajadzīga. Tev bija vajadzīga? Varbūt man arī, bet es Jā, varbūt jau neatceries vairs. Tas jau bija. Ko varbūt rakstīt tajā motivācijas vēstulē? Savu motivāciju. Savu motivāciju, jā. Es esmu ļoti motivēts cilvēks. Bet, ko tu raksti? Ka vienkārši gribi kļūst par pilotu? Jā. Es gribu kļūt par pilotu, ka man jau tas ir sava veida bērnības sapnis. Es esmu, piemēram, kā man bija, ka es vidusskolā visu laiku skatījos tos air crash investigations pēc skolas. Piemēram, to minēju, ka tomēr tas man piesaistas, nav tā, ka es gribu būt pilots, neko nezinu par aviāciju, bet tagad nākšu mācīties. Kaut ko es jau tāpat pa savam biju painteresējies, pamācījies. Esmu daudz, tāda atkāpe sanāks no daudziem. Esmu dzirdējis, ka šo te raidījumu ir skatījušies. Bet tas kaut kā palīdz pēc tam mācoties? Tas ir interesanti. Vai vienkārši interesanti, jā. Es teiktu, ka kaut ko jau tu tomēr iemācījies. Jo tu visu laiku redzi to lidmašīnu, tu dzirdi apmēram, kā tā komunikācija notiek. Kaut kādus pamatus, kaut ko dziļi zemapziņā iemācīt. Tas, ko es visvairāk paņēmu no tā, ir, ka tomēr diezgan daudz, diemžēl, šīs negadījumi notikuši cilvēku kļūdas dēļ. Human performance. Šis priekšmets. Vai kļūdas, vai nolaidības, vai kā tādas dēļ. Un to es sev paņēmu kā motivāciju, ka es tagad tieši es būšu tas, kurš mēģinās to nekādā gadījumā nepieļaut. Un ka, tiešām centīšos mācīties, ieguldīšu darbu, lai kaut kad netiktu filmēts tās raidījums pa mani. Tā kā, to tur var dažādi. Var paņemt kādu zināšanas, var paņemt kā motivāciju. Es to paņemu kā motivāciju. Iesim tālāk, kāds process, lai tiktu akadēmijā? Kādas stadijas un gaidīšanas periodu no 0 līdz akadēmijas krēslam?
Tas pirmais process ir pieteikties. Jā, mājaslapā tur var to atrast. Tad nākamais ar jums sazinās un piedāvā laikus, kad kārtot fizikas matemātikas testu. Tik piedāvāti dažādi laiki. Tas šobrīd notiek online. Tur ir jāsakārto kameras ap jūsu ekrānu, lai var redzēt, ka jūs nekrāpjaties. Iziet šo testu, tad atkal jums tiek piedāvāts tālāk jau, kad notiks nākamās intervijas. Tas var aizņemt līdz kādiem 2 mēnešiem. Bet tāds optimāli pat mēnesī var iekļauties un iziet šo te procesu. Tā. Grūtāk bija lidošana vai teorētiskās mācības? Tā jau kā jau mēs sarunas laikā minējām, teorija te tiešām ir sarežģīti jāmācās daudz un lidošana, jo tomēr tas, kāpēc tu nāc uz to pilotu akadēmiju, jo tas ir tas, ko tu beigās izbaudi un tiešām, jā. Jautra, patīkama, interesanta teorija, tas, tu sēdi un mācies visu. Tu mācies, kā ir jāmācās, kā tu minēji. Tieši tā. Kādas konkrētas matemātikas un fizikas tēmas man būtu jāzina atlasē? Droši vien kaut kas tur varbūt par svariem. Matemātiku mēs minējām izrēķins, dalīšana. Tas ir viens no svarīgākajiem. Tas, ko es no savas atlases atceros, vienīgais fizikas jautājums, es pat atļaušos ielikt to pēdiņās, bija, mēs izbraucam, piemēram, no Rīgas 3:45. Mēs nonākam, tagad teiksim, Kaunijā 7:39 minūtēs, kāds ir mūsu vidējais ātrums. Tas arī viss. Jā, man arī tas kaut kas tās līdzīgs. Ir tādi teksta uzdevumi. Vidusskolā, manuprāt, es pat atceros tādus vidusskolā no matemātikas. No fizikas tas ir, es domāju, pašu pamatu. Tas bija grūtākais atkal bija. Tie cipari bija tik neparocīgi, ka, tas reizēm beigās bija jāmāk izmantot. Bet no fizikas nav. Tur vispār tie testi, es atceros matemātika un fizika, viņi ļoti maz laika aizņem, tur bija ļoti maz jautājumu. Tur bija daudz citu jautājumu. Angļu valodu pārbauda obligāti, jo mums visas studijas, ja angļu valoda notiek, tas obligāti, jā. Un tur kaut kā kodēšana bija, viss kaut kas. Psiholoģiskais tests bija arī. Man vismaz tā bija. Matemātika, fizika, nav nekas tik lieks. Pie nākamā, cik grūti ir eksāmeni un pārbaudas? Varbūt no 1 līdz 10 jūsu vērtējums. Man visu laiku tāds stress bija eksāmenos, ka es pat nevarēju elpot. Centralizēties? Jā. Es tā kā ieslēdzu starta eksāmenu un viss. Klik, pabeidzu. Jā, man bija tā, arī nebija grūti, bet vienkārši stresiņš, tu gribi visu nokārtot. Uztraukums, jā. Jā, jo tev tās likmes ir lielas, tu gribi parādīt tomēr tos savas zināšanas. Mums katram priekšmetam ir tā question banka, jautājuma banka, kur mēs varam gatavoties tiem eksāmeniem. Un, attiecīgi, ja tu pietiekami daudz tiem jautājumiem izgājies cauri, visticamāk, tu nokārtos to priekšmetam būtu labi. Es tomēr, kā jau minēju, biju tas slinkais students, tos jautājumus tā mazāk mācījos, jo man tomēr patīk izprast pamatprincipu, tikai tāpēc tam tos detalizētos jautājumus. Tas ir pareizs veids, kā mācīties. Bet ir daudz, ka es gribu vienkārši nokārtot eksāmenu un viss, attiecīgi katram savs. Man bija tas, ka es uz tiem eksāmeniem gāju. Jā, neliela nepārliecība, es zinu, ka es nebiju redzējis katru jautājumu, kas potenciāli varētu būt. Bet tā kā man tās pamatzināšanas bija pietiekami labas, tad, kādā veidā nokārtoju eksāmenu. Tā, vēl 8 jautājumi. Šodien pie šī skaita arī noteikti paliksim, jo mēs jau esam 1,5 stundu šeit. Tāpēc ejam pie nākamā, cik daudz ir jāzina matemātika, lai tiktu iekšā. Diezgan līdzīgi mums šeit bija. Es domāju, ka tas galvenais arī pa lielam ir atbildēts. Es nezinu, vai jums ir vēl ko teikt? Pamat līmenis un tas arī. Kāds ir svarīgākais ieteikums mācoties? Kā jau mēs minējām sarunas laikā, ja mācīties, tas ir pats svarīgākais. To var sākt, ja jūs šobrīd paši mācāties vidusskolā, pamatskolā, vienalga, jau tagad var sākt mācīties, atrast to veidu, kā jums vislabāk padodas mācīt. Kādam būs izveidot tur
savā pierakstu kladītē zīmējumus ar visādiem kustīgiem elementiem vai krāsas dažādas vispārējo. Kādam tas būs vienkārši lasīt, kādam tas būs, nezinu, konspektus daudz rakstīt. Nu, atrast to veidu, kas ir tieši jūsējais, lai iemācītos. Cik gadu laikā jādod aizdevums, ja izvēlies aizdevumu programmu? Man jautājums varu atbildēt. Man bija parakstīts līgums uz 60 mēnešiem. No brīža, kad es parakstu to līgumu, man ir tas laiks, kad man ir jādod to visu naudu, bet es neko nemaksāju nevienam, man vienkārši ņem no algas, un es zinu, protams, es redzu, cik viņi ņem, bet es tur baigi par to neiedomājos. Bet tie 60 mēneši ir kopš brīža, kad tu paraksti līgumu kā otrais pilots? Nē. Aizdevumu? Jā. Okay. Jā. Okay. Tas ir, interesanti, nians. Vai atlases intervijas notiek tikai angļu valodā? Kā bija? Angļu valoda. Tikai angļu valoda. Mums, diemžēl, aviācija, nav diemžēl, tā ir internacionāla valoda, un aviācija mēs runājam tikai angļu valoda, un mācāmies mēs angļu valodā, un pildām testus angļu valodā, visu angļu valodā. Un, ja divi piloti lido pilotu kabīnē, jūs runājat? Latviski. Ja divi latvieši. Jā. Kokpitā mēs tur varam runāt. Bet tur arī, Bet, kad sazināties oficiāli, tad, protams, viss notiek. Tur arī mums tāpat tie brīfingi, ka mēs, ja tu kā lidojušais pilots grib izstāstīt to savu plānu otram pilotam, vai tur aprēķinus par veiktspēju, vai to maršrutu, visu. Es esmu to pieredzis tik ļoti darīt angļu valodā, ka es arī visiem latviešu pilotiem to arī tāpat daru angļu valodā. Jo, ja man tas būtu jāsaka stāstīt latviešu valodā, man viss jāsaka jāmēģina iztulkot, un es pat necenšos. Tāpēc es tieši domāju, ka šodien jums galvenais izaicinājums, arī, ka mēs gājām cauri šiem priekšmetiem, būs mēģināt izstāstīt to visu latviski. Bet tu tik bieži izmanto to angļu valodu un to terminoloģiju. Terminoloģija ir arī angļu valoda, līdz ar to tu pārtulko, tu bišķiņi ir sarežģītāk. Tā ir, ja draugi vai ģimene, ja ko jautā par mūsu darbu. Man problēma, vecāki tāpat angļu valodu tik labi nesaprot, un tad man visu laiku jāmēģina iztulkot, un tas ir tas, kas ir sarežģītākais. Bet kā es arī vienmēr topošiem studentiem saku, brīdī, kad jūs ienākat pilotu akadēmijā, latviešu valoda tiek atstātais durvīm, un angļu valodā ir viss notiek angļu valodā. Ko pusdienojat? Krumils. Kaut ko ir Bolcik izdomā mums iedot, to mēs un ēdam. Mēs varam izvēlēties vai gaļu, vai vegetariānisko kaut kādu ēdienu, bet es parasti ēdu dārziņus. Atdod priekšroku kafeīni. Vīrieti. Mums ir tie krūmīli, jeb apkalpes pusdienas, brokastis, vakariņas, un tas ir tas arī, kas mums ir ieplānots reisos. Arī, kā zināms, tad divi piloti nedrīkstēs vienu to pašu, tāpēc mums ir vienmēr divas opcijas, ka viena, kā Luīza minēja, būs pārsvarā gaļa, otra būs vai nu veģetārā, vai zivi, tā, ka to zivi var noņemt malā. Ja kāds veģetārietis, tad arī tas var pārēst. Otrs ir tāpat arī daudz viņam paši savu ēdienu. Gadu laikā jau tu tāpat esi izgaršojis to krūmīlu ēdienu, kad tā jau lainām sāk aplikt. Laiks nav slims kaut ko gatavot mājās. Jā, tieši tā. Un kura ir jūs mīļākā lidosta? Rīga. Bet te ir jautājums neskaitot Rīgu. Ja, protams, visvairāk patīk atgriezties mājās un Rīgas lidostā. Man mācīs saka, pirmais man ir jāpadomā. Es arī sāku domāt. Viena, es jau to pat gan arī varu uzskatīt par savu mājas lidostu, Cīriha, jo tur es esmu palaidījis. Tur ir tiešām. Mums ir noteikti ļoti daudz reisu no Cīrihas, jo mēs lidojam priekš Swiss Airlines. Tātad mēs aizlidojam kā apkalpi ar lidmašīnu, mēs lidojam, bet priekš citas avio kompānijas. Un Cīriha man tiešām ļoti patīk. Tur visi kontrolieri ir tiešām zinoši, profesionāli, viņi zina arī mūsu lidmašīnu, viņi zina, ko mūsu lidmašīna spēj izdarīt, tātad ko mēs spējam izdarīt. Ko mēs spējam izdarīt. Un arī visi tie skati apkārt, jo tas ir tieši pie Alpiem. Un lai arī kur tu lidotu, vai uz Milānu, vai uz Barcelonu, vai uz Austrumiem, tu vienmēr lidosi gar Alpiem. Ja tas ir agrais rīts, tev būs skaists saulēkts,
atkal tieši pāri kalniem Jā. ļoti skaisti. Vai arī tieši vakarā tu lidos iekšā un tu skatīsies saulēkt un atkal tie paši kalni, visi tie skati ir vienkārši fenomenāli. Tur tā kā, jā, man Kā- tas ir. Un kā latvietim, kurā Latvijā nav kalni, bet tur visu laiku var izbaudīt to. Bet nē, Cīrika man arī, es to tā Mārs minēju, es uzreiz atcerējos tiešām man pat Rīga, un pēc tam nākamā būs Cīrika, jo tur ir skaisti, tur ir grūti, bet interesanti. Tur ir izaicinājums. Jā, Kas izaicinoši, jā. arī ir tas, kāpēc man ļoti patīk Cīrika, jo, es kā otrais pilots pagaidām gribu saņemt visu to pieredzi, ko es varu. Jā, Lai attiecīgi tagad es esmu tiek uz to kreiso pusi, apgriedos uz kapteini, tad es esmu jau tam grūtākiem izgājis cauri. Tāpēc es arī lidoju tās Cīrikas, jo tu zini, ka tur būs sarežģīti. jā. Tur vienmēr būs kāda aizkavēšanās, būs iedoti tie sloti, kas ir kontrolēri mums pasaka, jums ir šajā brīdī jāizlido, ja nē, jums tur jāgaida stunda vai divas. Attiecīgi tev ir jāpaspēj viss izdarīt. Un, teiksim tā, tur ir daudz vairāk problēmu, ko jātiek galā nekā Rīgā, jo Rīgā tu atnāc, iekāp lidmašīnā, aizlido, viss kārtībā. Tur tas tā nenotiek. Nē, tas labs ir. Un pēdējais vēl šodien ir par to, kas notiek psihologa testā. Testā kā tādā ir 300, 400 jau. 400, jā, Ir ļoti daudz jautājumu Jā. katrā ziņā. Un ir mazs laika periods, kurā jāatbild. Ja tie jautājumi ir par tevi kā cilvēku, tad jāpasaka jā vai nē. Atbilst par tevi vai neatbilst par tevi. Un, tad tas tests ir 400 jautājumi. Attiecīgi tā pamatdoma ir tāda, ka, ja pārbaudi tevi kā cilvēku, tad pēc tam ir intervija psihologu, kas pēc tam ies šim testu rezultātam cauri un mēģinās pārbaudīt, vai tas ir mēģinājis melot un uztaisīt sevi pa labāku cilvēku, kāds tas ir patiesībā, vai arī tu tiešām stāstīji patiesību. Un, ja sakrīt intervija ar testu, tad tu esi Viss kārtībā. Cilvēks viss kārtībā un ejam tālāk, bet ja tu centies sevi pataisīt labāk nekā tu esi, tad, diemžēl, tas būs tas posms, kurā atlase beigsies visticamāk. Jā, tu vienkārši parunāt ar psihologu un pārbaudīt, vai tiešām tu nemelo, vai tiešām tu esi tāds, kāds tu esi. Un nekas sarežģīts, kā es vienmēr saku, nav jāmelo, un tad viss būs labi. Tieši tā. Ja, principā, tas, ko jūs jau vairākas reizes bez šī jautājuma atbildējāt, ka nevajag izlikties par to, kas tu neesi. Esi tu pats. Jā. Un tad jau viss būs kārtībā. Paldies jums abiem, ka bijāt šeit, veltījāt savu laiku. Es ceru, ka tiem, kas skatījās un vēl skatīsies, bija ļoti interesanti. Man pašam bija interesanti. Vismaz vienam jau bija interesanti. Ja jūsu jautājums netika atbildēts, es redzēju, ka vēl bija kaut kādi un turpināja kaut kādi jauni ienākt, bet mēs esam norunājuši jau ļoti ilgu laiku. Mums jādod arī cilvēkiem atpūsties. Jūs varat gaidīt, noteikti viens ir nākamos, gan mūsu video, gan arī vienkārši sekot līdzi sociālos tīklos. Tur gan par priekšmetiem turpināsim pastāstīt arī latviski, gan dažādas citas lietas. Tāpatās vienmēr, ja rodās kāds jautājums, varat mums uzrakstīt sociālos tīklos, vienalga no kurā, vai arī atsūtīt mums e-pastu. Tāpat turpināsim arī turpinās notikt atvērto durvju dienas uz vietas pie mums akadēmijā, kur iespējams visu apskatīt. Arī iespēja izlidot ar Diamond simulātoru, satikt studentus. Un vasarā noteikti arī piedalīsimies kādā airšovā. Tā kā tiekamies gan video formātā, gan sociālos tīklos, gan klātienē. Paldies visiem! Un jums! Gaisā. Jūs gaisā.